Ir bijuši visinteresantākās idejas. Bet, ja jums, skatītāji, ir kādas idejas brīvdienām, tad droši mums Twitterī @SEMS.TV varat arī tās atklāt. Varbūt gatavosieties šim konkursiem vai varbūt apmeklēsiet kādus citus interesantus pasākumus. Tā kā droši rakstiet mums Twitterī. Bet tagad mums laiks jauno grupu konkursam Burka. Jā, nu to mēs vēl uzzināsim, vai šajā konkursā var piedalīties tikai jaunās grupas, un ko nozīmē jaunā grupa, vai arī jau tāds zināms. Bet varu jums atklāt, ka pirmā burka notika 2007. gadā, un šogad notiks jau konkurss 4. burka, un savukārt 3. burkas uzvarētāji, jā, vispārējais pagaidām, ir grupā Monkey Rocks, un viņš šodien pie mums studijā. Lūdzu! Ar roļpilnām saujām, kā mazu domu, es nolieku tu roli. Es gribu ar tevi runāt, parunāties. Es gribu ar tevi runāt, parunāties. Cerams, tas uzlabos tavu lomu un raisīs tavu soli. Tik daudz izbirušu oļu uz tava sliekšņa. Es gribu ar tevi runāt, parunāties. 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 Juhu! Paldies grupai Monkey Rocks. Un šodien es kopā ar pasākumu burko organizatoru varēsim noskaidrot, kas tad īsti ir burka. Labdien! Čau! Man sauc Pēters. Jā. Esmu burkas onkulis. Onkulis. Jā. Burka ir konkurss grupām, vienalga, kuras interesē tādas balvas kā dziesmas ieraksts, koncerts Nabaklabā un Kaudz ar naudu. Jā. Aha, bet... Teikam, stilam un vecumam vai kaut kā tādām lietām nav nozīmes. Tad arī nav nozīmes, vai tu esi jaunā grupa vai jau pieredzējis? Nu jā, ja tu esi pieredzējis mūziķis, kurim interesē dziesmas ieraksts pavēlti, tad tu arī mierīgi vari piedalīties. Kāpēc gan ne? Nu jā. Jā, nu tad man jāprasa pušiem no Monkey Rocks. Jūs esat piedalījušies jau konkursā, kā gāja un kādas jums ir spilgtākās atmiņas? Mums ar burku, man liekas, saistās visas spilgtākās atmiņas, kas saistās ar to mūsu spēlēšanu, tāpēc, kad... Tas bija pats sākums. Jā, tad, kad otrā burka notika, tad Pēters mums tā kā atrada un piedāvāja pirmo koncertu. Vispār mēs pirms tam nebijām neko spēlējuši, mēs vienkārši savā nodabā kaut ko spēlējām. Un tieši ar burku mēs sākām tā kā spēlēt koncertus cilvēkos. Jā. Un toreiz, protams, bija cits sastāvs arī. Būtībā dēļ tā ar koncertu mēs arī esam šeit.
Jā, un vispār visi tie pasākumi bija tādi interesanti cilvēki, interesantas grupas. Un tā otrā burka vispār viņa notika... Trešā, jā. Viņa notika Baldonas kultūras namā, kas pat par sevi ļoti kolorīta vieta. Un, jā, mēs tur, tas bija tas tā kā konkurss, mēs arī uzvarējām, tas bija ļoti interesanti. Bet galvenā ideja ir tāda, sanāk grupa, ir burka, 300. Kā kur veid? Tas konkurss ir ļoti sarežģīts patiesībā. Es jūtu, jā. Viņam ir vairāk posmi. Pirmais posms ir pieteikšanās, ko var izdarīt mājaslapā www.burka.lv. Otrs posms ir, no visiem tiem, kas ir pieteikušies, tiek izvēlēts 20 grupas, kas tiek internetu balsojumā. Un tad tur var balsot internetā, un tās 5, kas ir visvairāk sabalsotas, tās tiek spēlēt nabaklabā. Un tur vēl notiek vēl viena balsošana. Tur gan ir tā, ka ir katrai grupai ir sava burciņa ar vārdu virsū. Un katrā cilvēka sanākuši apmeklētāji met iekšā tur naudu. Bet visiem ir vienāds burkas, ja? Tilpumziņā ir vienāds, jā. Un met iekšā naudu, un kad visas 5 grupas ir nospēlējuši, tad nāk spēlēt kaut kāda viesu grupa, un pa to laiku mēs skaitam naudu. Un tas, kur ir visvairāk naudas, tā grupa ir uzvarējusi, un Monkey Rock toreiz arī uzvarēja. Un tā grupa arī paņem naudu no visām pārējām burkām. Viņi iegūst gan savas burkas naudu? Gan pārējo naudu, jā. Nu, gan pasākums. Tā ir tā kaudze nauda, jā. Ja nav noslēgums, cik te jūs dabūjāt pagājušajā reizē? Kopējais fonds bija 55 lati, alus pudeles, sviestmaize. Roltons. Var vispār ko mest? Vajadzētu mest tikai naudu. Jā, vajadzētu mest naudu, bet te bija tāda laikam bonus. Ar ko jūs toreiz sacentāties, tā kā varētu teikt, bet ko spēlējāt? Kas uzstājās? Divi tie uzstājās, tad uzstājās Porno un Ko, Edge un Niknais. Un tad jau diezgan tāds baigais, nopietnas pasākums. Tas bija nopietnas pasākums. Tiesas apmeklētāji bija maz, tāpēc arī naudas tik maz, jo mēs kaut kādā veidā konkurējām ar dziesmu svētkiem. Nu gan jūs izvēlējāties šādu pasākumu konkurēt. Cik dziesmu svētkiem jau sezonas bijuši? Nu jā. Tādā ziņā. To mēs nekad nedarīsim. Nu tad, kad tad 4. burka ies gaisā? Pieteikties var jau tagad, un pieteikšanās ies līdz 12. novembrim, un tad sāksies balsošana, kas ies līdz... balsošana ies līdz 19. novembrim, un 27. novembrī būs tas koncerts, kur tad ir jānāk visiem. Vai grupa Monkey Rock var piedalīties arī šogad? Nē. Kāpēc? Viņi jau ir uzvarējuši vienreiz, es domāju, ka nav pamata piedalīties. Jūs gribētu piedalīties? Vai jums būtu iespēja, kāpēc ne? Nē. Kāpēc nē? Jā. Nu, skaidrs. Vai ir kaut kādas izmaiņas no iepriekšējiem konkursiem? Nē, tas nu, skaidrs nenotiks dziesmu svētkiem vienā laikā, ja? Konkurss ir audzis, jo pašā sākumā viņš nemaz nebija šāds kāds tagad, un katru gadu attīstās. Un es ceru, ka šis te formāts arī saglabāsies uz nākošiem gadiem. Bet tā tavu galvenā ideja, kāpēc rīkot, jo ir diezgan daudz jauno grupu konkursu piekritīs? Jā, bet šis ir tāds kaut kāds, kas liek sarosīties tiem ne pašām grupām daudz, jo uzvarētāji nosaka nevis kaut kādu žūriju vai kaut kas tāds, bet tieši atbalstītāji. Tas liek sarosīties arī visiem atbalstītājiem. Un tā kā atdzīvina to kaut kādu fanu kultu, kad tad nāk tur tie fani balso, nāk un priecājās, jā, un tādā veidā. Jā, nu tad, Monkey Rock, kā jums ir varbūt mainījusies dzīve pēc šī te konkursa? Un kas noticis ir pa šo laiku kopš uzvaras 3. burkā? Sastāvs nomainījies vairākas reizes, tagad mēs esam šādi te. Protams, izspēlējušies dažādos koncertos, festivālos, par visiem Rīgas, visiem gluži ne, bet daudziem Rīgas klubiem. Tagad strādājam pie ieraksta. Tad būs ieraksts. Kas tas par ierakstu man interesē? Tās būs mūsu dziesmas, kuras mēs ierakstam, un viņas būs pieejams klausītājiem. Tāds tā kā albums? Negluži, vienkārši tāds ieraksti. Labi, dzīvosim, redzēsim. Jā. Labi, paldies. Vajadzētu pateikt visiem, lai tad arī pastāst saviem draugiem, kuriem ir tās jaunās grupas, lai viņi tiešām arī piesakās, jo, man liekas, ka pasākums ir vērtīgs. Draugos LV ir lapa, kur var sekot līdzi. Visiem notikumiem. Jā. Nu, sakosim līdzi. Mēs arī noteikti samāk gan jau vēl parunāsim un tiksimies pirms lielā tā fināla, kad notiks Burka 4. Burka, jā. Labi, paldies tev liels, ka šodien atnācis ciemos. Jums vēl viena dziesma. Wow. Lūdzu. Starp citu, es gribēju pateikt, šovakar, ja jums nav ko darīt, tad nāciet uz Korsēras kafē. Un šodien koncerts.
pazīst. 6 stundas sēžu jau, vairāk pacietības nav, kājas tīvas miegs ar nakti, skābekļā jau pietrūkstāk. Izmisums pārņem mani galvā, zvana greizi zvani, laikam sāku prātā jūt, gribas ātrāk bojām. Bet te pēkšņi ieraugus čērseliņu maziņu, rokas trīc un acis mīl, straujāk sāk man pulkstecies, jūtu tūliņā ārā būšu, priecīgs, laimīgs, brīvs es kļūšu, tūliņā arī mājā tikšu, paņenoju mītē likšu. Izmisums pārņem mani galvā, zvana greizi zvani, laikam sāku prātā jūt, gribas ātrāk projām. Yes. Paldies grupai Monkey Rock. Šie puiši gan mūsu ziņu tematikā nav iekļauti, bet daudz citas interesantas mums ziņas jums ir stāstāms. Ziņās uzzināsiet, ko sola jaunu gaismas festivāls Staro Rīga. Kā citviet pasaulē tiek novērtēta Latvijā veidotā dokumentālā filma Ģimenes lietas, kuru izrādi pirmo reizi Latvijā redzēsim uz lielā ekrāna. Uzzināsiet, kā vēl varat paspēt noteikt Latvijā labākos aktierus un izrādes, un uzzināsiet, kādas saistības Kārlitai Johansonai ar citplanētiešiem. Par to tūlīt ziņās. Gaismas festivāls Staro Rīga, kas šogad norisināsies no 18. līdz 21. novembrim, sola plašāku programmu un vairākas jaunas iniciatīvas, tostarp gaismas kafejnīcu maršrutu. Festivāla moto šogad ir Staro Rīga, staro arī tu, un pirmo reizi dota konkrēta tēma – optiskās ilūzijas. Festivālā viesosies objekti no Tallinas, Lionas un Jeruzalemes gaismas festivāliem, bet nākotnē atsevišķi Staro Rīga objekti varētu tikt izstādīti arī citās valstīs. Režisora Andra Gaujas veidotā dokumentālā filma Ģimenes lietas, piedaloties Čehijā notiekošajā Jihlavas starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā, ieguvusi galveno balvu nominācijā par vidēju garumu filmām, liecina festivāla mājaslapā publicētā informācija.